21, 22 paskatīt. Jā, droši izmērķēt. Jā. Nu, čau. Jauns vlogs ir klāt. Šodien ir pirmdiena. Es tikko atgriezos no dzemniecības. Un viena no lietām, kas pamainījās tik līdz kā es kļuvu par māmiņu, man ir bezgala daudz veļa netīrā, kas ir visu laiku jāmazgā. Bet par cik mums ir, nav tik daudz vieta dzīvoklī, cik gribētos. Mums vajadzēja nopirkt 2 vienā veļas mašīnu un žāvētāju, jo vienkārši nav kur uzlikt atsevišķu veļas mašīnu žāvētāju. Un, es teikšu tā, ir forši, ir vērtīgi dažkārt, bet es tāpat vairāk mazgāju vienkārši ar parasto mazgāšanu. Šito veļas mašīnu, veļu, jo, zini, nemaz tik labi neizžāvē. Pieņemsim vakardien. Visu dienu man mazgājās dvieļi. Visu dienu, burtiski. Vīrs, es jau meitu liku gulēt, vīrs kaut kādos 10:30 tikai izņēma dvieļus. Un es šorīt no rīta, pirms es braucu uz slimnīcu, skatījos un dvieļi vēl joprojām bija mitri. Visu dienu. Viņi mazgājās 2 stundas un žāvējās kaut kādas 5. Un tāpat nebija pietiekami labi. Tā kā, jā, varbūt kaut kādām apakšbiksēm un zeķēm būtu ok, bet vispār nē. Lai nu kā, es tagad ielikšu mazgāties gultas veļu, un tad es iešu uz noliekamo, uz pieliekamo telpu pēc kastēm, pēc vienas kastes, kur es likšu meitiņas drēbes, kuras viņai jau ir par mazu, jo es biju domājis viņas pārdot vai atdot, tā kā sadalīt, ko pārdot, ko atdot tālāk. Bet tad es tā padomāju, ka, ir skaidrs, ka mēs gribam vairākus bērniņus. Un varbūt, man ļoti patīk tā ideja, ka, ja pieņemsim būtu otra māsiņa, tad viņa vilktu savas vecākās māsas drēbes. Es nezinu, kaut kas man tajā visā liekas ļoti romantisks. Lai nu kā, tas jau nenozīmē, ka es ar laiku nevaru pārdomāt, bet šobrīd es gribu tā, un es vienkārši gribu atbrīvot meitas istabu, jo pagaidām tās drēbes uz stāv meitas istabā, un viņa ir jaunaviņa pēc horoskopa, un jaunavis ir ļoti tādas tīrīgas, kārtīgas, patīk sava kārtība, un viņai tas ir ļoti izteikti, ka viņai patīk visu kārtot, pārkārtot, iecelt, nolikt. Viņa pat man palīdz šito te netīro veļu likt veļas mašīnām. Šobrīd viņa ir ārā ar auklīti, jo man šodien ir studiju diena. Bet, jā, pēc tam atkal braukšu uz sabiedrības veselību un epidemioloģijas lekciju. Bet jā, es šodien nokārtoju 2 kontroldarbus un 2 dzemdību biomehānismus, rītdienas nokārtošu 3, un tu man ir palicis tikai referāts. Un godīgi sakot, es beidzot jūtos kā cilvēks. Man tāds smagums no sirds pilnīgi tika noņemts ar to, ka es šodien uzrakstīju šos te 4 parādus nokārtoju. Tālūk, labi, jāsāk likt. Runā, ka mūsu problēma ir mūsu telefona. Un es tam piekrītu. Es tagad ļoti apzināti esmu uzlikusi vienkārši mūziku, instrumentālo fonā. Un taisēs, ja man būtu vieglāk uzlikt kaut kādu YouTube video, nevis vieglāk, patīkamāk. Vai kaut kādu podcastu, kas ir kā no vienas puses dīvaini, vai ne? Ka, podcasts kā jau laba lieta, tu kaut ko iemācies. Bet es sapratu, ka man,
es visu laiku cenšos kaut kādā veidā stimulēt savu smadzeņu. Un, ir vērtīgi dažkārt pabūt klusumā. Instrumentālā mūzika to man šķiet netraucē tā teikt, fokusēties, bet kaut kādi podkāsti, YouTube video, seriāli, filmas, viņi visu laiku nobloķē tavu kaut kādu radošo plūsmu un tavu domāšanas kapacitāti kaut kādā mērā. Es gribu atpūtināt smadzenes, nevis viņu papildus noslogot, tāpēc, kamēr es taisu ēst, vienkārši uzlikt melodiju kaut kādu. Es vispār pēdējās dienas domāju, ka es esmu tik ļoti pārstimulēta no telefona lietošanas, jo, manuprāt, mūsdienās izpārībā mēs visi esam pārstimulēti. Mēs to vien daram, kā visu laiku kaut ko jaunu mācamies, kaut kur skrienam, kaut ko daram, kaut ko klausamies. Un tā joprojām, vai ne? Kurā brīdī mēs vienkārši iepauzējam un esam ar sevi, vai ne? Jo, man liekas, mūsdienu cilvēkam vislielākais bieds ir nobūšanas ar sevi un savām domām. Es cenšos sevi trenēt. Es jau kādas 2 stundas esmu mājās, man jau drīz būs. Pēc kādām 40 minūtēm būs jādodās uz universitāti atpakaļ. Bet, jā, es noskatījos, būšu atklāts, noskatījos vienu YouTube video. Tieši tajā brīdī es sapratu, ka vajadzētu bišķi piebremzēt un tomēr vienkārši pabūt klusumā. Jo es esmu pamanījusi arī tajos brīžos, kad, pieņemsim, meitu aizbraucu uz jūru un vienkārši klausos viļņos, man pēkšņi nāk kaut kādas radošās idejas prātā. Tas ir ļoti forši. Jo es pati pēc dabas it kā esmu radošs cilvēks. Un es domāju, ka ļoti daudz no jums ir. Un viens no veidiem, kā mēs bloķējam šīs radošās izpausmes, ir visu laiku esot telefonā, datorā, televizorā vai skriešanā. Mēs konstanti vienkārši atstājam sev vāveres ritenī un tad, arī rezultāts. Es zinu, sanāk ļoti pliekani, bet olas iespavirsu maizītē, salātus, biškucīt ar sālīti un mums ies virsū avokādo maizītēm citronu piparu. Un salātiem vēl vajag balzāmiku virsū. Jau par vēlu es varēju uztaisīt, man ļoti garšo trifeļeļa, un es varēju uztaisīt salātus ar turku zirņiem, un trifeļeļu un sieriņu, bet man nav cietais siers, bet labi. Oliņa pati pa sevi ir vēl mīksta iekšā, tieši tā man patīk. Un voila, labu apetīti! The sooner we can actually learn how to surrender the things that aren't serving us, that we feel we have to be attached to because that's what society says, the quicker we're going to ascend, being able to function in this new paradigm. I guess. Yeah. I just shake it a little bit so it just mixes the oil and the remover together. Paskaties, es esmu uz ceļiem. Tāpēc tur iztēlojies, kā tev šķiet, spoguls ir tur. So remember to be gentle to your eyes. Next up, I use my Neutrogena facial scrub. Actually, it's a 2-in-1 product. You can also use it as a mask. But if you use it as a mask, then use it just once a week. So today I used it as a facial scrub. I'm comfy, and as you can see, I got really excited because I'm playing the Fashion Cover app, and I got a garment from a contest. Ko tu spēlē? Kaut kādu fashion spēli. So drinking some white tea because I was Tur nav tēja. Tur nav as tēja. ill as I am now.
And now I'm just singing to the song. Leave in the comments down below if you can guess what kind of song. Es šobrīd taisu analīzi vienas klientes meitiņai. Un es atceros, ka es ļoti ilgi vispārībā, kad es sāku veidot cilvēku dizaina analīzes, es izvairījos no PDF failiem, es veidoju tikai audio analīzes, jo man likās, ka es neprotu pietiekami skaisti uztaisīt. Bet tagad es taisu, un es saprotu, ka tās vienkārši bija manas bailes, jo visgrūtāk ir uzsākt. Paskatieties paši uz sevi. Pieņemsim, tagad es pēc 6 stundām esmu uzlikusi automātisko iestatījumu, ka man publicēsies mans pirmais YouTube video. Ak, Dievs, cik man grūti viņu no vienas puses ielikt. Es mazliet kaunos un tā tālāk. Šobrīd jau tas vienkārši ir vairāk kā tāds exposure therapy man, jo es vienkārši gribu sev izpaust radošos veidos, un YouTube's vienmēr bijis viens no šiem veidiem, jo varbūt kādreiz parunāšu par to vairāk, bet es pirms 11 gadiem filmēju YouTube video regulāri. Un tas bija laiks, kad es ļoti skatījos tādu YouTuberi Zoella un daudz citus britu YouTuberus, jeb satura veidotājus, un diezgan daudz špikoju no viņiem, jo tur bija tāds viens stils. Bet es beidzot esmu atpakaļ pēc 11 gadiem, un, kā jau saku, exposure therapy. Tas, kāpēc ne, vai ne? Bet jā, es šobrīd veidoju šo cilvēku dizaina analīzi mazam bērniņam, burtiski viņai pat nav gadiņš. Un es vienkārši skatos, un es domāju, ak, Dievs, kāda tā ir dāvana, ka mēs kā vecāki esam pirmā paudze, kas var audzināt savus bērnus atbilstoši tam, kā viņi ir jāaudzina pēc viņu būtības, kādi viņi ir atnākuši šīs pasaules, nevis turpinot ielikt viņus kaut kādos rāmīšos. Un pēc tam, pieņemsim, kā mēs esam audzināti, ja pēc tā, kā audzināja mūsu vecvecāki, mūsu vecākus, mūsu vecvecākus, viņu vecāki un tā tālāk, un tad mēs 30 gados, kāds agrāk, kāds vēlāk attopamies, ka kaut kā es īsti nejūtos tā, kā man vajadzētu justies, es iešu uz terapiju, es iešu to mācīties, to analizēt, ar to strādāt, bet mēs, kā vecāki, šobrīd varam tiešām censties audzināt mūsu bērnus, lai viņiem būtu mazāka tā nasta nākotnē. Protams, tā nasta tāpat būs. Neesam mēs neviens perfekti, un, lai vai kā gribētos, mēs bērnos atstāsim kaut kādu nospiedumu, arī savu. Bet, jā, es vienkārši lasu, un man ir prieks, un man tā patīk strādāt ar bērniem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es gribētu kļūt vai nu par ģimenes ārstu vai par pediatru. Es vispār sākumā gribēju iet uz bērnu ķirurgiem, bet tad es sapratu, ka es vēlos būt vairāk savai ģimenei nekā savam darbam. Tāpēc ģimenes ārsts vai pediatrs, bet man tā patīk strādāt ar bērniem. Man patīk bērni. Es vienmēr esmu zinājis, ka es gribu būt māte. Un šobrīd cilvēku dizainā es varu ļoti skaisti izpausties, jo es spēju nodot vecākiem informāciju par to, kā viņiem būt ar savu bērnu, kā viņiem ieraudzīt savu bērnu par to, kāds viņš patiesībā ir un kas viņš ir kā personība. Tā kā jā, ļoti, ļoti forši. Ja jūs arī gribat analīzi, droši rakstiet man Instagramā @Laura Jašnika. Un visu sarunāsim. Bet jā, baigi forši. Labi, turpināšu strādāt, kamēr man meita ir pastaigā ar auklīti. Ak, Dievs, vēl ko es gribēju pateikt. Es to tikko vienkārši sapratu. Un tas ir iemesls, kāpēc es iesaku visiem to be magnetic, tāpēc, ka, protams, ir cilvēki, kuriem tas nav vajadzīgs, bet jūs vienkārši varat ātrāk varbūt pietuvoties savam mērķim vai ātrāk noticēt sev, jo, manuprāt, tas viss arī tas pats, kāpēc veidoju cilvēku dizaina analīzes. Es gribu jums palīdzēt ātrāk nonākt līdz savam mērķim. Labi, nav tāda mērķa, ja mēs vienmēr cilvēku dabā ir visu laiku tiekties pēc kā augstāka, bet ātrāk nonākt pie savas patiesās būtības un būt mierā ar sevi, lai nu kā. Ko es tikko sapratu? Es šodien pēc universitātes, man bija dzemdību namā pēdējais parāds jānokārto. Nē, kā dara tagad šitā. Un es braucot mājās, aizdomājos par to, ka jā, es gribētu tagad uztaisīt vēl cilvēku dizaina analīzi, kamēr man ir auklīta, jo šodien viņi krietni ātrāk brauks prom, jo man beidzot ir
mierīgāks grafiks, līdz ar ko es beidzot varēšu pavadīt vienkārši nedalīt laiku ar savu meitiņu, par ko es priecājos, bet attiecīgs mēģinu tagad pastrādāt. Un es braucu mājās un es domāju, jā, šobrīd ar finansēm ir kā ir. Protams, kamēr man universitātē ir parādi, es nereklamēju savus cilvēku dizaina analīzes, jo man vienkārši nav laika un es nevaru atdoties šiem te klientiem un šīm te analīzēm, jo būs vienkārši ilgāks laiks jāgaida. Un tagad es beidzot tos nokārtojos un es pie savas domāju, ok, es zinu, ka es gribu iziet vienu meistarklasi, kas tieši stāsta par to, kā analizēt divu cilvēku kartas, tātad savstarpējās attiecības. Ne tikai romantiskās, arī draudzīgās, mātes, bērna, tēva, bērna, brāļu, māsu, vienalga. Un es zinu, ka es to gribu izmācīties, jo un man jau arī ir klients, kas ir jautājušas, ka tajā brīdī, kad tā teikt, tu to izmācies, dod ziņu, es labprāt gribētu tur uztaisīt karti ar savu vīru vai un tā tālāk. Un es pie savas domāju, tas ir manā tā kā wishlistē, checklistē, bet es šobrīd to nevaru atļauties. Bet tas, ko es sev apsolu, ka tiklīdz kā man būs viena cilvēku dizaina analīze, lai es varētu lielāko daļu, tā teikt, no tās meistarklases apmaksāt, es pērku to meistarklasi un es mācos klāt. Kas notika? Burtiski. Sanāk, pirms pusotras stundas man uzraksta sieviete, ka viņi grib cilvēku dizaina analīzes savai meitai. Vienkārši sveika, kas un kas, tā kā, kādas analīzes es veidoju, audio failus un PDF failus, un vai šī cilvēku dizaina analīze bērnam ir tāda pat kā pieaugušiem. Es tā kā paskaidroju, ko es pielieku papildus bērnam, jo, manuprāt, es gribu, lai šī cilvēku dizaina analīze, kas ir jūsu bērniem, ir gan no pieaugušā prizmas, respektīvi, ka tad, kad tas bērns izaugs, lai arī viņš pats var lasīt par sevi, tā teikt, kā pieaugušais, bet es pievienoju papildus šos te ieteikumus vecākiem, kā tas izpaužās tajā brīdī, kad bērns ir bērns, zīdainis bērns vienalga. Un tāda super, es gribu, lūdzu, atsūti rekvizītus un tā kā es gribu paņemt šo analīzi. Vienkārši, ko? Es nebiju noreklamējusi šobrīd, es biju ielikusi TikTokā video par to, ka es strādāju pie šīm analīzēm, kas man bija. Bet jā, vienkārši kā visums strādā, un tas man ir pierādījies konstanti, tā kā visu laiku, kad domām ir milzīgs spēks. Un manifestācija strādā. Nē, tas nenozīmē, ka es sēdēšu mājās un domāšu, es gribu 1 000 000 eiro. Bet tagad es apsēdīšos divānā un gaidīšu. Tas tā nestrādā. Nē, bet tajā brīdī, kad mēs atveram savu prātu uz to, ko mēs vēlamies, uz ko mēs tiecamies, mēs pavaram savu prātu uz vairāk iespējām, mēs redzam vairāk veidus, kā realizēt kaut ko, mēs saņemam kaut kā vairāk drosmi, un tādā veidā mēs manifestējam, jo mēs vienkārši noticam, ka mēs varam. Mēs ieraugam, pieņemsim, kas man patīk tajā To Be Magnetic visā programmā. Viņiem ir šis termins expanders. Tie ir cilvēki, kas dara kaut ko vai ir kaut kādā aspektā tur savā dzīvē, kur tu vēlies būt, bet vēl neesi. Un tādā veidā tu uz viņiem skatoties, vai ar viņiem runājot, vai esot viņa enerģijā, tu paplašini savu redzējumu par to, kas ir iespējams. Ar mērķi, ka, ja viņam tas ir iespējams, tad es arī varu. Un, manuprāt, tas ir vienkārši brīnišķīgs veids, kā mēs varam tikt dzīvē uz priekšu. Es visu laiku mēģinu atrast sev cilvēkus, no kā iedvesmoties. Un man ir prieks skatīties šiem cilvēkiem, jo es tiešām redzu, ka tātad tas ir iespējams. Tas nav tikai filmās vai tikai tur, vienā no miljonus gadījumiem. Nē, kur ir apkārt cilvēki. Varbūt es viņus nepazīstu, varbūt viņus redzu internetā, vai es zinu draugus, kuriem tas ir iespējams. Bet ir iespējams. Un tas ir pierādījies neskaitāms reizes, un ka manifestācija strādā. Lai nu kā, jā, šitas bija tas, ko es gribēju pateikt, kas nozīmē, ka es laikam šodien vai rītdien
nopirkšu, nē, kamēr tā naudiņa ienāks. Ok, tad, kad tā naudiņa ienāks, es nopirkšu šo te meistarklasi un es būšu piemācījusies kaut ko jau papildus. Forši, forši. Pārbaudīsim, ka mašīnai viss labi. Un tad dosimies. Man visu laiku met ārā to brīdinājumu zīmi. Jā? Tas spiediens nav. Jā, un es nevaru saprast, tagad ir jāsalāpa tā rieta. Skaties. Tagad es tev iemācīšu, kā uzpūst riepu. Rekuršs. Jā, tas kā ričukam. Jā, tieši tāpat kā ričukam. Nu, un tad ir šitas, es nezinu, kā viņu sauc. Es vienkārši māku to izdarīt, bet es nemācīšu to pateikt. Nē, tas pats princips. Līdz ar ko tev jāpārbauda, ka visām riepām tas ir. Nu, un tad galvenais kārtīgi uzskūvē. Jādūda apakšā, tūlīt. Herta. Mans mazais cilvēciņš. Nevar jau vairs nofilmēt neko tā, lai viņa negribētu skatīties. Mēs dodamies uz jūriņu. Tas tik skaisti. Šī ir mana mīļākā vieta, kur būt. Tur bija šitas te baby showers, vai ne? Tu nebija toreiz. Jā, bija daļa no baby showera rituāla, kur dažas meitenes netika, jo viņam bija jābrauc mājās, bet es vienkārši dievinu šo pludmali. Ļoti daudz peldējos, kamēr mazais cilvēciņš bija man vēderā, jo viņa bija apgriezusies nepareizā guļā. Līdz ar ko man teica, ka man vajag mest salto jūrā, vai ne? Tā arī darīju. Bet šitas palīdz ieraudzīt pasauli caur viņas acīm. Jā. Tā lēnītā. Tātad, kamēr mēs dodamies, ir viens labs jautājums, un atbildiet arī komentāros uz šo jautājumu katrs pats, jo man tiešām interesē. Iztēlojies, ka tev virtuvē ir durvis, vienas, kurām izejot cauri, tu vari nonākt jebkur pasaulē, kur tu vēlēsi. Uzreiz šitā. Kur tu gribētu nonākt? Nav obligāti valsts, tas var būt jebkas, nezinu. Šobrīd. Vecās māmas katls kaut vai, nu, tā kā. Meitā? Nec. Daudz lietas, bet šobrīd tieši, laikam, Alpos. Alpos. Man pietrūks ziema, sniegs, slēpos un kā. Tu gribi slēpot? Nu, tas ir tagad. Paturi, es Sēs, paņemšu. un Lūdē, ejam uz priekšu. Es par to esmu domājusi, bet tas ir grūti tā izdomāt, kur. Nu, bet Zini kā? Uz sitienu pirmais šeit. Tāpēc, ka man dažkārt tik ļoti pietrūks, ka zini kā ar zīdēni iztaisīties no mājām, tas prasa lielu atdevi, kas labprāt vienkārši iziet cauri durvīm un nonāktu šeit, šajā jūrā. Lai es varētu pameditēt, pabūt pie dabas, jo, es, protams, varētu aizdomāties tur, kur es gribētu aizceļot, bet tas ir tāds pirmais. Jā. Arī uz sitienu. Tā kā gaidu, kad jūs arī atbildēsiet, kādas durvis jūs gribētu, uz kurieni. Labrīt. Nu, nav jau vairs rīts. Ir 12:30.
Es šodien esmu bez auklītes. Mēs iedavām Hertē brīvu, jo man ir sanāk tikai tas referāts palicis, ko uzrakstītu, un man nav klātienes nodarbības. Plus es vienkārši gribu pabūt ar meitiņu mājās, jo viņa, es domāju, arī jūt šīs te pārmaiņas, kas ir sākušās kopš esmu atsākusi studēt, bet es runāju ar mikrofonu, jo man draudzenes, kas noskatījās pirmo video, iedeva tādas atsauksmes, arī konstruktīvu kritiku, ko vairāk prasītos, un viena no tām lietām bija skaņa. Un tam es piekrītu. Es šodien beidzot uzliku uz televizora, lai es pati dzirdu, kā tas izklausās, un tiešām daži skaņu efekti ir vienkārši daudz par daudz. Jo pēkšņi es tā klusi runāju, un tu pēkšņi tāds kas, jā. Bet šodien es gribu mazliet piekopt dzīvokli, bet tas, ar ko es šobrīd cīnos, ir tas, ka man meita ēd kaķu barību. Un lūdzu pasakiet tās māmiņas, kurām ir kaķis un ir bērni, kā to novērst, jo es viņai saku, ka nedrīkst, viņa zina, ka nedrīkst. Viņa ir gudra meitene, viņa nav muļķa. Bet viņa tāpat iemanās, un šobrīd viņai ir tas 1-2 graudi mutē, nu ko, nu es nevaru visu laiku cīnīties ar to mazo cilvēku. Ir tas joks, ka ar pirmo bērnu tu tur satraucies, ar otro bērnu, tā ir tava vaina, ka tu tā kā, nezinu, priekšā noliec to kaķu bļodu. Ar trešo bērnu tā jau ir kaķa problēma, ka bērns iet pie tās barības. Bet, jā, nu, tāda ir tā realitāte, bet, nu, kā ir tā jādzīvo. Gribu patīrīt dzīvokli, kā jau teicu, un es parādīšu, kādiem produktiem es to darīšu. Tātad, šeit man jau puren beidzās, te es esmu ielikusi, šo te Zoom Laundry, jo vienkārši man meitiņa nometa šo te pudeli un viņai atnāca vaļā rekur šitas te. Tāpēc vajadzēja pārlikt. Es tūlīt jums parādīšu, kā izskatās man vansistaba šobrīd, pateicoties mazajam ēdājam. Nu, paskatieties. Un zeķi vēl ielikusi. Vispār. Dūda. Tas nav okei. Tas vispār nav okei. Davai savācam visu. Meita, tā nevar. Tā ir Leo pārtika. Dūdā, neaiztiec. Nokritīs, būs bums. Es saprotu tās māmiņas, kuras grib teikt, tu tikai pagaidi, ar laiku paliek trakāk. Nu jā, tā ir, protams, ko mēs tur lieksimies, bet man liekas, ka nav no tā jēga. Tā kā teikt jaunajai māmiņai, tu tikai pagaidi, tur pirmie 3 mēneši ir viegli, pēc tam jau sāksies īstā dzīve. Man tas vairāk izskatās pēc tā, ka cilvēks vienkārši pats nav ticis galā ar savu sāpi un grib otram likt justies tāpat, jo, nu, kā tu palīdzēsi tajā jaunajai māmiņai? Jā, arī es saprotu, ka tie pirmie 3 mēneši bija vieglāk, bet es to nesaprastu tajā brīdī, kad man meita bija rokās tajos 0 līdz 3 mēnešos, jo es vienkārši centos izdzīvot, es centos saprast vispār, kas man ir jādara, kā es to visu varu tur ar viņu uz rokām izdarīt. Un tagad atskatoties, jā, ja es pēkšņi varētu, tā teikt, atceļot uz to laiku, es būtu daudz vairāk atpūtusies, mazāk stresojus un tā tālāk, bet es nevienai savai draudzenei nekad, un arī pat nedraudzenei, nevienai jaunajai māmiņai nebūšu tā, kas teiks, tu tikai pagaidi, būs grūtāk. Priekš kam? Tas burtiski nevienam neko labu nepalīdz. Tā māmiņa pati tam visam izies cauri. Jā, katrā ziņā. Nu, tās tāds mans pārdoms, ko es jau ilgi domāju.
Jo es tikai dzirdu dūdā. Bet tas ir Leo ūdens. Meita, tu esi viltniece. Es uztaisīšu tēju no šīm te ogām. Mēs viņas tikko vācām brīvdienās vīra vasarnīcā. Nu, vīra ģimenes vasarnīcā. Viņas kaut kā arī jāizlieto. Tur esot daudz C vitamīnas. Es nezinu, kā viņas sauc. Jāpajautā. Un es godīgi sakot, tūlīt pēlī iesim čučēt. Tīrīšana paliek uz pauzes, jo man jānoliek meita gulēt. Viņa paliek niķīga. Viņa baigi uzbrūk Leo pārtikai. Leo ir mūsu kaķis. Redzi, liekam. Liksi šito odziņu. Ieliksi viņu? Tur. Lūdzu. Nu, liec. Liec iekšā. Jā. Nu, vēl vienu. Malacis, Dūda. Nu, vēl. Jā. Tā šito, ne? Jā, liec. Malacis. Vēl vienu. Jā, met iekšā. Met. Ļoti labi. Of people are going to see you. Okay? I want you to show up like you're FaceTime with a friend. Like you are creating for somebody that needs to hear what you have to say. When I'm just the only one who's willing to say it. But I've never seen this I before. hope you start a movement of men expressing. I don't think women are ready for this kind of. Šajā bildē I think we are. Well, es this 5 was minūtes pirms bildes uzņemšanas very nice. izvēmos, jo Thank man you bija so vēdra much for vīruss joining us Turcijā. today. I hope you enjoyed it. Es taisīšu ķirbi krēmzupu. Man ir viena superīga recepte, ko mana mamma savulaik atrada pirms kaut kādiem 8 gadiem. Un tagad, kad es to saku, es esmu mazliet šokā par to, cik ātri laiks skrien, jo tas no vienas puses man likās, ka tas nebija tik sen, bet tagad tā paskatoties, 8 gadi ir kāds laiciņš atpakaļ. Bet jā, es joprojām taisu pēc tās receptes. Es esmu mēģinājis arī pēc citām receptēm. Nekas nestāv klāt. Un tā ir recepte no 4 sezonām. Ja jūs atceraties, bija tāds žurnāls. Man meita tikmēr ārdās pa atvilknēm. Dūda, te ir asmenis. Es klausos podkāstu un taisu ķirbi no Vidzemes tirgus. Ko jums vajadzēs, tas ir ķirbis, un tā ir citronzāle. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Pēc tam būs vēl tur vai nu saldais krējums, vai šis saldā krējuma aizvietotājs. Es izmantoju saldā krējuma aizvietotāju, jo man ir alerģija no piena proteīna, kas nozīmē, ka man pat nedara bezlaktozes produkti. Bet vispār es domāju par pankūciņām. Nu, tas ir tāpēc, ka es ļoti gribu ēst. Un tad, kad es ļoti gribu ēst, pieņemsim vakardien, man meita tieši aizmiga, kad mēs bijām ceļā atpakaļ no jūras. Un es nereāli gribu ēst. Un es domāju, varbūt iebraukt maķītī. Tādās brīžos vai gribās kaut ko neveselīgu. Tagad ir tieši tas vecums, kad raksturiņš ir izteikts, un ja kaut kas nenotiek pa viņas prātam, tad ir bļaušana. Bet loģiski, ka ir lietas, un diezgan daudz lietas, kas nenotiek pa viņas prātam, jo, kaši dara lietas, kuras nedrīkst, un es atbalstu, protams, cieņpilnu audzināšanu, bet ja viņa grib ēst salvetes, vai viņa grib ēst mūsu kaķa barību, vai viņa grib, es nezinu, kaut ko, loģiski mēs to neļausim, un tad būs raudāšana,
Nu, un lai jau bērns raud, es esmu gatava viņu samīļot. Jā, es domāju, ka visi vecāki, kas ir gājuši šim cauri, saprot. Bet jā, tagad ir tas laiks, ziniet, mums līdz kaut kādam brīdim vienmēr visi radio teica, oi, cik viņa mierīga vai kāda pieklājīga, perfekts bērniņš. Un mēs ar manu vīru smējāmies, ka, jā, tas ir, kamēr viņa ir publikā, ja viņa tiešām, tad, ka viņa ir ārā, kad mēs kaut kur ārā vai kāda tiekamies, viņa ir ļoti pieklājīga un tā vēro visu, tas skatās, analizē. Bet tad, kad viņa mājās, protams, ka viņa laiž ārā visas savas emocijas, pat auklīt, man saka, Herta, ka viņa ir ļoti mierīga, kamēr viņas ir divatā, un tiklīdz, kā es atbraucu mājās, jo es diezgan daudz esmu mājās, tāpēc, ka tad, kad man nav jābūt slimnīcās vai universitātē, es tā kā mājās mācos un daru lietas. Un tiklīdz, kā es atnāku, viņa vienkārši superaktīva un baigā enerģija un niķis un spīts un tā tālāk. Tas tāpēc, ka tas bērniņš jūtās droši. Bet jā, tagad jau viņa tādā vecumā, ka viņa sāk izrādīt savu raksturiņu ne tikai man un savam tētim, bet arī visiem pārējiem. Ko mēs ar to panākam. Bet es tieši tāpat redzu arī visu materiālo pasauli. Es tieši tāpat skatos uz apģērbu zīmoliem. Es tieši tāpat skatos uz mājām. Ja viņi ir tikai tādi, ja viņi runā ar mani dvēseli, ja tur ir kaut kas tāds dzīves, īsti interesants, man uzreiz ir lielāka interesi par šo zīmolu. Es visiem iesaku paskatīties un paklausīties savu. Es visiem stāstītu kaut kādu. Man nekam nav spēka, un es tikai turpinu. Kā izskatās pusdienas māmiņai, kura aizveda meitu no rīta pie ģimenes ārsta. Bišku aizgulējās, tāpēc nav vēl paspējis apēst savus brokastis, kur bija brokastu putra. 5 cīsiņu krējums. Man krējums, cīsiņi ļoti rēta ēdu, bet bērnības garša. Kafija. Un plānotājs. Es vēl mācos. Es mācos šo te blogošanas lietu. Bet man patīk. YouTube pēc sajūtām ir tāds cozy. Man patīk, man ļoti patīk. Bet tātad tas, kas šobrīd notiek. Es atkal pieķēros Sandras failiem. Es nezinu, vai es esmu YouTube runājis par expanderiem, bet tas arī ir no To Be Magnetic. Vēlreiz atgādināšu, ievietošu atlaižu kodu apakšā tur tajā bio sadaļā. Ja jūs vēlaties arī uzsākt šo To Be Magnetic ceļu, bet tur ir tāds termins expanderi, kas ir cilvēki, kas paplašina tavu redzējumu par to, kas ir iespējams. Respektīvi, viņiem ir kaut kas, ko tu vēlēs, kurp tu vēlēs doties, un tāpēc tu viņus redzi, uzrunā, analizē, ideālā variantā draudzējies, un caur to tu paplašini savu redzējumu par to, kas ir iespējams. Un Sandra ir viens no maniem lielākajiem expanderiem, jo viņa visu realizēja pati. Ja, tas nav tā kā Trumpam ir tas
My dad, he gave me a small loan of $2 million. Nekas tāds. Viņa pati ir realizējusies, ļoti skaisti realizējusies, un man ir prieks. Man ir prieks, tas man parāda to, ka tas ir iespējams, tas nav kaut kas nereāls. Un katrā ziņā es esmu nopirkusi, man liekas, visus viņas produktus, vienīgais neesmu izgājis viņas kursus. Bet es tagad klausos savu Venēras failu. Un man tā saklikšķēja lietas, kas 2 gadus atpakaļ, kad es iegādājos šo te failu, tad vēl viņas nebija tā nosēdušās. Lūk, bet kāpēc es to stāstu? Es tagad paskatos savu grafiku plānotājā, studiju grafiku, jo, protams, tas šobrīd ir primāri. Un es redzu, ka man novembrī ir 2 brīvas nedēļas. Un kā jums šķiet? Ko es izdomāju? Es izdomāju, ka es piedāvāšu 5 konsultācijas cilvēku dizainām. Kāpēc? Jo man šķiet, ka šīs te konsultācijas ir brīnišķīgs veids, kā dabūt atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem. Jo viens ir fails, es taisu PDF failu un es taisu audio failus, bet ar konsultāciju tu bieži vien nemaz nevar aizdomāties, kādi jautājumi tev var uznākt augšā. Un es esmu no savām draudzenēm bieži vien dzirdējusi, ka man vajadzētu tur iet pa psihologu, man vajadzētu tur iet pa to un šito, un ka man it īpaši man daudz draudzenes ir dzīves laikā teikuši, ka es esmu kā lielā māsa. Un es beidzot saprotu to savu misiju. Tagad pēdējo pāris gadu laikā. Es tiešām spēju cilvēkus iedrošināt, iedvesmot un motivēt. Jo es esmu ļoti tāds pozitīvi domājošs cilvēks pa dzīvi. Protams, es nerunāju aplinkus, bet es ļauju cilvēkiem paskatīties savu situāciju, pieņemt to, bišķu izsērot, un tad davai močiem tālāk, tāpēc, ka viss ir iespējams. Es esmu tas cilvēks, kas tā pateiks, ka viss ir iespējams. Un tad es izdomāju, kāpēc nepamēģināt konsultācijas, jo man tiešām šķiet, ka tur ir sava vērtība, kas ir citādāka, kā tikai lasot failu vai klausoties audio lasījumu. Es tāpat meitenēm atbildu, ja viņām ir kaut kādi jautājumi uz tiem failiem, bet tas tomēr ir citādāk. Tā kā redzēs, kā man ies. Es nezinu, kad šis video būs, bet ja viņš būs iznācis un ja kādai vai kādam no jums interesē konsultācija cilvēku dizainā, uzrakstiet man Instagramā @Laura-Jašnik. Jā, labi, ēdīšu savas cīsas, dzeršu savu kafiju, jo man tulīt jābrauc uz ievadu algoloģijā. Bet jā, es vienkārši forši. Garšo putiņas. Bet 2 paņem. Nē, es neņemšu tev. Man patīk šitā filma. No. Tu velc virsū! Es redzēju savas pirmās dzemdības. Es vienkārši savas neatceros tik labi. Bet, jā, es biju vienās fizioloģiskās dzemdībās un, ak, Dievs, cik tas bija forši. Es apraudājos kopā ar tēti. Piedzima mazais un es ieraudzīju, kā tētis ir ar asarām acīs un es arī sāku raudāt. Ne tā, riktīgi raudāt, bet, protams, ka man bija asaras un tas bija tik ļoti interesanti un, ak, Dievs, redzēt, kā nāk jauna dzīvībiņa šajā pasaulē, tas ir kaut kas ļoti īpašs.
Jā. Nu, stulbākais šajā visā ir tas, ka es pamodos ar piena sastrēgumu, līdz ar ko man ir ļoti sāpīga krūts. Bet labā ziņa ir tāda, ka es jau braucu mājās pie meitas. Es centos atslaukt krūtis izlietnē vairākas reizes, bet ar piena sastrēgumu tas vispārībā nestrādā tā, kā gribētos. Tāpēc jā, un es neizdzeru arī šodien kafiju, jo es negribēju pamodināt meitu agri no rīta. Un tad, kad es palūdzu vīram uztaisīt man kafiju, ko ielikt termosā, viņš aizmirsa, jo viņš arī bija steigā. Tad, kad viņš atveda meitiņu, lai es varu pabarot. Tā kā jā, gribējās to kafiju, bet labi. Esmu ļoti priecīga par šodienu. Un tagad es ceru, ka man šitas piena sastrēgums šodien pazudīs. Tātad es meitiņai nopirku Milzirdzemi Holliju. Viņas pirmā elektriskā birste. Nodūda. Šitāda te. Ņem, tas ir tavs. Tā, es atceros, ka es strādāju zobārstniecībā. Līdz pagriezīšu. Es atceros, ka es strādāju zobārstniecībā. Pirms sāku studēt medicīnu. Es gadu gribēju pastrādāt, lai iegūtu pieredzi vismaz kaut kādā medicīniskā vidē. Pat, ja tie nebija zobārsti, uz kuriem es gribēju iet mācīties. Un tieši tur es iepazinos ar šīm te zobburstēm priekš bērniem, jo tur mums arī bija bērnu pacienti. Bija laiks, ir laiks beidzot meitiņai nopirkt viņas elektrisko zobbursti, jo mums ar vīru ir savējā Philips Sonicare. Tad tagad mums ir Brush Baby Wild Ones. Šitāda no 0 līdz 10 gadiem. Es atceros, ka es savai draudzenei, viņas pirmajai meitiņai vecākajai, kurai jau ir 5 gadi, uzdāvināju arī elektrisko zobbursti uz viņas gada jubileju, man liekas. Var arī vienkārši tāpat, bet man liekas, ka tā bija uz gada jubileju. Mani pirmsdzemdību apģērbi, drīzāk apakšas. Par cik es ielīdu tajās vienās biksēs, un es nevaru visu laiku staigāt vienās ādas biksēs. Es izdomāju, ka es pamēģināšu piemērīt citas džinsu bikses, jo man bija diezgan labs daudzums ar džinsu biksēm un tām foršajām Levi's, kuras ir ērtas un foršas un labas. Dievs, kā es esmu aizrāvusi. Līdz ar ko ir jāpamēģina. Jā, citādāk man jau apnika visu laiku. Vēl tās vienas bikses un tomēr uz universitāti vai uz slimnīcu šitām nodarbībām nav smukie treniņu biksēs. Es biju pie draudzenes. Viņa ir tagad 2 bērnu māmiņa. Tieši svaigā pēcdzemdību periodā ar otro bērniņu. Un pie viņas es biju šajā džemperī un treniņu biksēs. Bet uz lekcijām un uz studiju vidi tomēr tas nav. Es to maisu aiztaisīju uz neatgriešanos, tā teikt. Zobi mums ir vieni. Tad, kad mums izaug kaulu zobi, tā kā tos nevajadzētu pazaudēt. Jā. Pamēģināsim šitos Levi's džinsus. Bija tik forši beidzot satikties man draudzeni, jo mēs kaut kā tik ļoti aizņemts ar saviem bērniem un savām lietām. Mēs nebijām tikušās kopš vasaras, kad viņi bija pie mums sāls maizi. Tāpēc, es nezinu, kā viņi. Man liekas, es viņos pat neizskatos labi, tāpēc, ka viņi ir tik apspīlēti, ka man paskatāties. Šitas ir maksimums, cik es varu pacelt.
O, es nevaru pat apsēsties. Es neesmu tik dieva. Vienās biksēs es tomēr ierausos. Un es atradu savu Clinique Honey šito te lūpu balzāmu / lūpu krāsu, kuru man likās, ka es pazaudēju pirms vairāk kā gada. Mūzika ir viena no visur. Bet tā mūzika vienmēr ir jauka un ir. Pa vienai 15. Ja pacienti dara tāpatās. Ķer pa vairāk. Ar kreiso? Aiziet. Es nemāku kreiso vispār man. Nu, tur būs tāpat kaut kāds 2 sekundes atšķirība. Un atpakaļ. Kustās neviens ārā nekā. Atkal jānotur, lai viņš paspēja ierausties iekšā uz otro stāvu. Viņš kāpj ārā. Of people who are doing beautiful things in Is this it? world. In a lot of ways, there's sort of this program pagaid, tas ir nazis, tas ir big hearts doing big beautiful things. They tend to Skaties, kā mammīte šo darīja. and resource Paņemam, a large izvērtējam. amount of people when they kind of are either Un liekam introduced iekšā, skaties. Es jau nereiz savu. Es skatos Victoria's Secret show. Man viņš uzlica pie Explore, un tad es tā kā uzspiedu. Es biju šokā, ka viena no modelēm, kas man agrāk ļoti patika, nu joprojām patīk, vienkārši es viņai vairs nesakoju, jo tad, kad Victoria's Secret shows pazuda, vai ne meita, tu vēl nebija lammē par punci. Tad es ar laiku vienkārši sāku atsakot profiliem, kas man vairs nav aktuāli, un tagad ieraugot to, ka viņi atvēra skati ar savu punci. Respektīvi, viņi stāvok. Paldies, meita. Paldies. Tad, jā, es biju ļoti patīkami pārsteigta. Un tiešām ļoti skaists šovs pagaidām. Tiklīdz kā es cenšos iefilmēt voiceoveru, tā meita prasa uzmanību. Un es nezinu, kas tas ir tieši uz video, bet tagad viņa iedeva pudeli, varbūt jāmēģina. Un tagad iztēlojamies, ka es ierunāju voiceoveru. Un... Jā. Un tad iztēlojamies, ka es ierunāju voiceoveru. Labi, viņi redz, ka es filmēju video, tad tas ir citādāk. Kurš nāk? Kurš lien? Viņi ir iemācīsies man uzlīst uz muguras. Dipada. Es esmu kumeļš. Labi, man jāstrādā. Un mēs šodien vadīsim aktivitāti, kas notiek uz salas. Pāriesim pāri pa tiltiņu, bet ejot pāri pa tiltiņu ir viens uzdevums. Jums ir jāievēlās vēlēšanās, jo jūs man tikko koketējāt galvu, ka jūs nekad šeit neesat bijuši. Jau pirmie Redana meti atklāja, ka, lai kas arī nebūtu plānots uz salas, Egijas pārvietošana būs izaicinoša. Nu ko, nobeidzot šo vlogu. Pirmkārt, gribu pateikt, ka tagad ir 1. janvārs. Bet visi tie video materiāli ir no oktobra, jo, teikšu tā, nebija diezko viegli tie pēdējie mēneši tieši universitātes ziņā, vajadzēja pieraut līdzi. Un tad, kad sākās iekšķīgās slimības, tad, protams, tas prasīja no manis krietni vairāk atdevi.
Plusā es gribēju riktīgi pieķerties cilvēku dizainam, es sāku jaunas apmācības. Līdz ar ko bija jāuzliek uz kaut kādiem prioritāšu svariem, un YouTube bišķi nopalika. Bet tāpēc es gribu, neskatoties to, ka jau ir 1. janvāris, gribu skaisti nobeigt šo video, pēdējo reizi iefilmēt, bišķi parunāties ar jums. Un, es tagad taisos uz Stranger Things fināla sērijas skatīšanos. Gribu parunāt par prognozēm, kādas man šķiet, ka būs. Kas tad notiks tajā fināla sērijā. Un, jā, vienkārši parunāties ar jums. Un kā man tik rēti sanāk iziet no mājas, ka katru reizi, kad sanāk to izdarīt, tad, protams, vajag uzkrāsoties, tāpēc, ka tas man rada prieku. Un viena no manām 25. gada apņemšanām bija nepirkt jaunus produktus, kamēr nav izlietoti vecie. Pie tā es arī ļoti labi pieturējos, bet nav diži daudz bijusi iespēja krāsoties, tad tie produkti arī kaut kā nelietojās. Tikai manām klientēm. Jo es esmu arī vizāžists. Ko es gribēju teikt? Kā jums šķiet, kurš būs nodevējis Stranger Things? Tie, kas nav redzējuši fināla epizodu vai vispārībā, slēdzat nost, nevajag jums spoilerus. Vismaz man ļoti nepatīk spoileri. Bet viss tas, ko es skatos TikTokā, pirmkārt, neuzticos Kalī, T008. Don't trust her. Kaut kas ir dīvains, kaut kas rožu pēc nepatikšanām. Tajā pat laikā TikToks mani pārliecināja to, ka Will joprojām ir zem Vecnas curse un ka viņš būs tas nodevējs. Tur, ja jums interesē, paskatieties tos video, bet tiešām gan tas, kā viņš tur rokas, gan tās krāsas pieņemsim, ja, ka tam elektrības, tam slēdzim. Viņš bija pelēks pirms Willu noķēra Vecna, un tagad viņš ir sarkans. Es nezinu, kas tur notiks, bet tās pēdējās sērijas, Volume 2, es skatījos tiešām ar tādu stresiņu. No vienas puses man žēl, ka šis seriāls beigsies, no otras puses labi, ka šodien ir pēdējā epizode, jo eksāmenu sezonā nav forši, ka ir visu laiku kaut kādi distractioni. Bet, protams, ir žēl, ka nebūs nekas jauns. Un es neticu to, ka Steve nomirs. Neticu. Tam tā nevajadzētu būt, jo es noskatījos kaut kur video, es vai gudrā runātāja noskatījos video, un tas ir mans viedoklis. Bet bija viena meitene, kas stāstīja savu viedokli, balstoties uz savu izglītību, es pieļauju, viņa kaut ko par filmu režiju mācījās. Viņa teica, ka tas būtu diezgan neloģiski, ja Steve'u nogalinātu, ņemot vērā, ka viņam jau ir bijuši vairāki near-death experiences. Un ka tas būtu pārāk liels trieciens ļoti daudziem citiem tēliem. Līdz ar ko vienkārši nebūtu loģika. Tāpēc es arī nedomāju, ka viņš nomirs. Bet mēs redzēsim. Galvenais, es negribētu, ka Dustin iet bojā. Godīgi sakot, es negribu, lai jebkurš iet bojā, bet tas noteikti notiks, no tā neizvairīties, tīpaši fināla epizodē. Bet tas par Stranger Things ir viss. Es noskatījos arī Emily in Paris. Es nezinu. Es nejūtu vispārībā nekādu saikni viņai ar Marcello. Es nesapratu, kā varēja tik ļoti pazust viņas un Gabrielas stāsts. Man prasījās vairāk paskaidrojumu. Es it kā sapratu, tad pēc tam lasīju tās intervijas un tā tālāk, bet tāpat made no sense to me. Un neteikšu, ka tā bija man favorīta sezona, bet tā jau ir parasti pirmās sezonas ir vislabākās. Vēl par ko es gribēju parunāt. Ko es katram novēlu 26. gadā? Neskatoties uz to, ka dabā jaunais gads sākās pavasarī, kas ir arī mans dzimšanas dienas laiks, tomēr tas kalendārais gads tāpat dažiem kaut ko nozīmē.
Un svētki kā tāda ir forša lieta, un svētki ir jāsvin, un līdz ar ko tas, ko es novēlu katram no jums jaunajā gadā, ir nestāties pašiem sev ceļā. Jo tas, ko es esmu sapratusi, ir, ka mēs esam savi lielākie heiteri. Es saprotu, ka tas izklausās tā mazliet varbūt pārspīlēt, bet tā tiešām ir. Mūsu bailes ir tās, kas mūs bieži vien attur no kaut kā realizēšanas. Un reāli vislielākie padeņu licēji sev esam mēs paši. Vismaz tā ir gan man, gan visiem cilvēkiem man apkārt. Un tāpēc es katram no mums novēlu iet bezbailīgi uz saviem mērķiem un vienmēr atceramies, tiem, kas nedara, skauž tie, kas dara. Nu, tas tāds food for thought jums, jo es tiešām, kad es skatos sociālos tīklos, kā cilvēki mēģina, cīnās un liek sevi sociālos tīklos, kas ir vienkārši labākais exposure therapy, jebkādā izpausmē. Es tiešām priecājos par tiem cilvēkiem, es ņemu piemērus, es iedvesmojos. Es esmu sākusi ļoti daudz konspektēt cilvēkus, kas man iedvesmo, un es vienkārši nevis meklēju cilvēkus, kurus aprunāt. Ja man ir kaut kas mani trigero, un šitas ir arī ieteikums, ja tevi kāds trigero, un ja tev gribās viņu aprunāt, vai viņu apsmiet, vai kā citādāk sūtīt kaut kādu negatīvu enerģiju, vienkārši atsako. Tas nav tik grūti, jo tu vienkārši tērē savu enerģiju, tu viņu laidi podā, priekš kam. Tā ir, tas vairāk pasaka par tevi, ja tu kādu aprunā, nekā par to cilvēku, kuru tu aprunā. Tāpēc es novēlu mums visiem būt laimīgākiem ar sevi, jo, ja tu neesi laimīgs ar sevi, tad tu arī ej un to žulti un to sāpi izliec uz citiem. Un ticiet man, katrs no mums ņemās ar kaut kādām savām ikdienas problēmām. Mēs tiešām katrs ar kaut ko dīlojam. Mums katram vajag mazliet gaišumu, mazliet mīlestības šajā pasaulē. Varbūt cenšamies 28. gadā būt daļa no tiem cilvēkiem, kas pasauli padara gaišāku. Es domāju, tas nāktu visiem par labu. Vēl ko es novēlu jums? Es novēlu katram sev uzdāvināt cilvēka dizaina analīzi no manis. Jo ziniet kā, protams, es jums nesolu to, ka jums dzīvē viss sāks izdoties, jo tas ir vienkārši kaut kāda utopiskā domāšana, atkal kārtēja atbildības noņemšanās. Bet man personīgi tas strādā, manām klientēm cilvēku dizains arī ir strādājis, vismaz kaut ko viņas par sevi ir uzzinājušas. Tas varbūt liek viņām aizdomāties par kaut ko, kas attiecīgi ritina to kamoliņu, to domu kamoliņu tālāk, un viņas nonāk pie kaut kādas ļoti vērtīgas atziņas, virzīties dzīvē uz priekšu. Tā kā es katram novēlu pasūtīt analīzi pie manis, droši rakstiet. Rītdien sākās manis veidotais izaicinājums. Un es esmu ļoti excited, jeb priecīga tāda saviļņota, man liekas, būs ritīgi forši. Es gribu pirmajās dienās balstīties uz teoriju, bet pirmās dienas patiesībā būs nevis par cilvēku dizaina teoriju, bet par mūsu prātu, kā strādā mūsu prāts, un arī tādi pāris rituāliņi, un tādu atlikušo mēnesi gan balstīties uz cilvēka dizainu. Es esmu gatava doties skatīties seriālu. Uzēdusi arī esmu. Kā laimīgi jauno gadu, lai viņš jums jaudīgs, tajāpat laikā daudz veselības, miera, saticības, mīlestības. Un tiekās!